Lašupēs šogad salīdzinoši slikti. Laiks iet, lašu mums ļoti maz. Ar taimiņiem ir daudz labāk. Šobrīd varētu teikt, ka mēs esam izpildījuši 3/4 no plāna. Noķertās zivis mēs vedam uz audzētavu, pārbaudam, vai ir gatavs nārstam, nomarķējam, noņemam analīzes, reģistrējam. Tad, kad ir zivis gatava nārstam, tad nosvaucam, apaugļojam un tiek izlikts uz inkubēšanos. Un ikri gaidīs līdz pavasarim. Līdz 15. aprīlim viņas būs izšķīlušās, tad viņas visu gadu aug, un nāk pēc gada, arī sākot apmēram 15. aprīli, mēs sākam aist ārā viņas. Ventā un Gaujā lašu mazuļu produkcija un tālāk arī smoltu produkcija ilgstoši ir zemā līmenī un principā nav spējusi šajos gados stabilizēties. Tādēļ Zinātniskais institūts BIOR veids mākslīgu lašu krājumu papildināšanu, krājumu stabilizēšanai, jo caur mākslīgo atražošanu ir iespējams lašu izdzīvotību no ikra līdz smoltu stadijai būtiski palielināt. Nosauktās zivis mēs pieliekam atpūtināties. Dažas dienas skatāmies, zivis atpūšās, var teikt, un tad, ja teiksim, šīs zivis ir gatavi iet atpakaļ, atlaižam upē. Ar nogrieztām taukspurām lašiem ir tā, ka katru gadu apmēram 50 līdz 70% Gaujā ir ar nogrieztu taukstu. Ar taimiņiem šobrīd mums, teiksim, mēs esam noķēruši apmēram katru dienu tas cipars mainās, bet apmēram kaut kādi 5–10% apmēram taimiņi ir ar nogrieztām taukstām. Lašu atražošanu nedrīkst skatīties kā uz kaut kādu panacēju, kā vienīgo soli, kā mēs varam glābt lašu populācijas. Diemžēl ilgstoši Latvijā to tā esam uztvēruši, bet ir virkne daudz citu pasākumu, kas būtu veicami, piemēram, šķēršļu nojaukšana, mauzvejas izskaušana un vēl jo svarīgāk, vissvarīgāk, dzīvotņu atjaunošana, jaunu dzīvotņu izveidošana, jo, ja nebūs tā, tad nekādu nārstu īsti mēs nevaram cerēt. Cik tas dīvaini visiem liekas, bet elektrozoja ir viena no saudzīgākām metodēm. Kāpēc? Tāpēc, kad teiksim, tas pats vasis vienkārši viņš tiek vests murdā vai tīklos, vai tas pats makšķernieks, tāpat viņš tiek bružāts. Ja viņš nav tūlīt gatavs nārstam, viņš palēnām sāk, kā saka, apaugt, ja? Viņš var teikt, no sapraliekņa apauma. Un tad, protams, ka viņš vairs nav gatavs iet atpakaļ. Bet tāpēc tā relitrība mēs pagājušajā gadā noķērām 25 taimiņus, un 100% mēs visu atlaidām atpakaļ. Tie visi 100% izdzīvoja. Kāpēc lasis mums ir tik svarīgs? Tā izsenis bijusi zivsaimniecībai nozīmīga zivju suga, un tā arī ir nozīmīga suga dabiskajās barības ķēdēs, kā topu plēsējs. Un arī lašupēs katra šī lašu populācija ir diezgan unikāla. Latvijā mums arī ir divas Baltijas jūras mērogā ģenētiski unikālas lašu populācijas, kas pavisam noteikti būtu arī saglabājums.